parunāt par divām. Un tā ir godkāre, un otra ir lepnība. Man bieži ir bijis dzīvē, ka es esmu kalpojusi, un man ir vadījusi godkāre. Man ilgus gadus ir vadījusi godkāre kalpojumā, kurā Dievs mani uzticēja. Un viņš arī vadīja fantastiskā veidā. Viņš izveda cauri smagām, grūtām lietām. Un lūk, padomājiet, kāpēc es jums šobrīd stāstu. Tad, kad mēs ceļam kādu augšā, padomājiet, vai jūs nerokat vēdi, kad mēs slavinām. Jo slāva un gods pienākas tikai Dievam un nevis cilvēkam. Jo kas notika tālāk? Kā kalpotājs, kā tad jau topošais teoloģijas maģistrs, un šķiet, jā, es jau biju kļuvusi, jau biju pabeigusi maģistratūru veiksmīgi, ļoti spīdoši, kaut gan arī tur tika iet cauri tūkstnesiem. Un nepamanīju to, ka kaut kādā brīdī šī godkāre un lepnība tika iezadusies pie manis. Ja pašā sākumā, pirms tiem 13 gadiem, es biju maza, nevarīgs vārds puteklis, Dievu priekšā, un tāds arī jutos, tad gadiem ejot, redzot šos augļus, tu sāc viņus piedēvēt neapzināti sev. Jo lepnība ir vissmalkākā kaislība, ko mēs mēdzam ieraudzīt pēdējā brīdī bieži vien. Un labi, ja mēs ieraudzām. Svētajiem ir tāds teiciens, ka lepnība virs pēdējā. Cilvēks jau ir nomiris, bet lepnība vēl ir palikusi. Un dažreiz tā tas ir. Un lūk, visā šajā mutulī pēkšņi es sāku zaudēt redzi. Nu tā, katastrofāli zaudēt. Un toreiz jau bija pasniedzēja, lasīju studentiem lekcijas. Un skaidrs ir, ka kaut kas nav labi. Un pirmais, kas manā galvā izmisumā
mēs tādi reizēm, esot ilgāku laiku kristieši, mēs kļūstam tādi pašapmierināti. Nē. Viss notiek, viss ir. Mēs aizmirstam, kas mēs bijām. Vai aizmirstam, kad mums kādreiz bija grūti. Mēs to aizmirstam. Mēs bieži rīkojamies, kā Izraels to darīja. Kad viņš bija tuksnesī, viņš sāka kurnēt, un viņš sāka atcerēties, ka Ēģiptē, tur tā verdzības zemē, bija labāk. Un mēs darām tieši tāpat. Tā ir tā cilvēka grēcīgā tā. Un nerad ir tā, kad es sarunāju ar citu cilvēku. Paceļu sevi augstāk. Intonācijā, teikumos, kādā es runāju. Tā ir godkārs. Nerad tā ir godkāra, kas mums liek iet daudz kalpu. Un pat ļoti daudz. Tā, lai mūs visi redzētu, lai mūs pamanītu. Nereti tā ir godkāra, ka mēs sakam, jā, Dievs tur man dziedināja, Dievs tur man atbrīvoja, tagad es esmu brīvs. Bet, ziniet, Pāvils raksta ļoti gudrus vārdus. Pielūkojiet, kas liekas stāvam, ka jūs nekrīt. Es tā mazliet pārfrāzēju. Redziet, Kristus princips bija. Kāds bija Kristus princips? Kristus princips bija, viņš iekāpa otra cilvēka laivā. Viņš iekāpa, viņš iedziļinājās, tas nozīmē, viņš iedziļinājās viņa situācijā. Cik bieži es iedziļinos otra cilvēka situācijā? Ja es vairāk koncentrējos uz sevi. Cik bieži es uzklausu otru cilvēku. Iedziļināšanās nozīmē nākamo soli uzklausīšanu, un tā ir visgrūtākā lieta. Jo parasti mums gribās pašiem runāt. Pamēģiniet uzklausīt. Lūk, un šo Jēzus principu, lai izdodas jums realizēt dzīvē, tas nav grūti, tas nav viegli, tas ir grūti. Tā ir cīņa ar savu lepnību, cīņa ar savu egoismu, ar savu godkāri ikdienas un vēl citām kaislībām. Bet iekāpt otra cilvēka laivā, ieraudzīt cilvēkā cilvēku. Ieraudzīt cilvēkā cilvēku. To, ko Kristus darīja. Viņš ieraudzīja cilvēkā cilvēku. Mēs cilvēkus klasificējām pēc kaut kādām kastām, pēc šķirām. Tas ir narkomāns, tas ir alkoholiks, tas vēl kaut kāds, vēl tur spēlmanis vai vēl kaut kas. Un mēs caur tādu prizmu skatāmies. Un arī tā ir lepnība un augstprātība tādā veidā skatīties. Bet Jēzus ieraudzīja cilvēkā cilvēku. Jēzus ieraudzīja cilvēkā Dieva attēlu. To pēli, kuru viņš mums katram ir ielicis. Katram mūsos ir ielikt Dieva pēli, un viņa ir skaista. Viņa ir apražāta ar putekļiem, bet viņa ir skaista. Un lai Dievs dod mums ieraudzīt cilvēkā cilvēku, un lai Dievs dod mums cīnīties